Sveicināti cilvēku labklājības studijā Horizons. Šodien mēs runāsim par ceļu pie sevis, par vai pret. Padomāsim un izanalizēsim mūsu attieksmi attiecībā uz sevi, tuviniekiem, apstākļiem un līdzcilvēkiem kā tādiem, no kuras ir atkarīgs mūsu liktenis un ceļš, pa kuru mēs dodamies pa saviem mērķiem. Ceļš var būt nelīdzens, akmeņains, dubļains un nosēts no vienas vietas ar bedrēm, jeb līdzens, kā tikko uzliets asfalts. Kāds būs šis ceļš? Tas ir atkarīgs jau no mūsu izvēles. Tāpat arī garīgais un mūžīgais likums mums dod padomu. Mīlēt savu Dievu no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku, no visa savu prāta un savu tuvāko kā sevi pašu. Tas nozīmē mīlēt Dievu un sevi visās tā izpausmēs. Jo visu, ko mēs ap sevi redzam, ir Dieva radīts. Lai mēs iemīlētu Dievu, mums ir jāiemīl pašiem sevi. Jo tas, kurš mīl pats sevi, centīsies dzīvot ar sevi saskaņā un harmonisks. Jo disharmonija vienmēr ir saistīta ar pretenzijām pret sevi, ar pretenzijām pret citiem. Ja mums ir pretenzijas pašiem pret sevi, tad šīs pretenzijas mēs arī izvirzam pret citiem. Bet savukārt jebkura pretenzija izraisa konfliktu, kura ved pie nākamām nepatikšanām. Jo dziļāk mēs apspiežam sevī vājības, jo spēcīgākas pretenzijas ir pret citiem. Piemēram, ja cilvēks ir sevi apspiedis tikai sev zinām iemeslu dēļ tieksmi pēc nikotīna, tad viņā radīsies sašutums un dusmas pret visiem, kuri smēķē. Tādā veidā viņš nodara sev vēl lielāku kaitējumu nekā tad, ja būtu turpinājis smēķēt. Šajā gadījumā vajadzētu nevis apspiest sevī šo tieksmi, bet atbrīvoties no tās, bet citus nenosodīt. Jo ir teikts netiesā, lai netaptu tiesāts, jo ar kādu mēru mēs mērojam, ar tādu mums taps atmērots. Tāpēc mīlestība uz Dievu sākās ar mīlestību pašiem pret sevi. Iesākumā bija vārds, un vārds tapa miesa. Tas nozīmē, ka informācija tiesās kļūt par matēriju. Mūsu mīlestības bāze veidojās no tās informācijas, kuru esam saņēmuši jau no mātes klēpja. Šī informācija veido mūsos raksturu, bet raksturs veido mūsu likteni. Ja cilvēks nav apmierināts ar savu likteni, tas nozīmē, ka ir jāmaina savs raksturs, kuru savukārt var mainīt tikai tad, kad mēs mainām savu uztveri un informatīvo bāzi par notiekošo ap mums. Mūsu privātā likumdošanas bāze nosaka to, kā mēs dzīvojam. Tā iedala pasauli labajā un sliktajā. Jo lielāk ir ierobežojumi un mazāk labā, jo mazāk cilvēkam ir dzīvot prieks. Uzmācās depresija, apātijas un neapmierinātība ar likteni. Tātad mīlestība balstās uz mūsu likumdošanas bāzi, caur kuru mēs uztveram pasauli. Jo vairāk cilvēks mīl Dievu radīto pasauli, jo vairāk viņš saglabā sevī šo mieru, prieku, labsirdību, nonākot situācijās, kuras nav gaidītas. Tātad, ja mums trūksta dzīvot prieka un mīlestības, tas nozīmē, ka likumi, caur kuriem mēs uztveram pasauli, ir ierobežoti un sašaurināti. Tos nepieciešams paplašināt un mainīt. Daudzkārt mums ir nācies dzirdēt, ka cilvēki saka, šī pasaule ir ļauna. Un tomēr es gribētu sacīt, mums ir jāatceras garīgu un fizikas likumu. Līdzīgs pievelk līdzīgu. Ja es redzu pasauli ļaunu, tas nozīmē, ka manī pašā mīt ļaunums. Kāda būs tava acs, tāda būs tava sirds. Un ko cilvēks redz, par ko domā un kā runā, tas nosaka viņa dzīvi. Kamēr mums ir iekšējais konflikts ar pasauli, tikmēr mēs būsim kara stāvoklī pret to un pret cilvēkiem. Bet, kā zinām, karā visi ir zaudētāji.
Lai mēs varētu iegūt pilnīgu mieru savā sirdī, tad pasaule un apkārtējie cilvēki ir jāpieņem tādi, kādi tie ir. Pilnīga mīlestība ir tikai tad, kad mēs gūstam labsajūtu absolūti no visa, nebūdami no tās atkarīgi. Labs piemērs ir Kristus. Visur, kur viņš gāja un ko darīja, viņš tādā pašā laikā saglabāja savu identitāti. Jo, ja mēs pasauli pieņemam tikai daļēji, tad nonākot vietā, par kuru mūsu likumdošanas bāze izsaka sliktu, mēs paši sākam arī justies slikti. Tas norāda, ka pasaule var mums manipulēt un piespēlēt. Un tas ir kā likums, lietas, kuras mums nepatīk. Lai no tā mēs varētu izvainīties, tad mums ir jāmaina mūsu attieksme pret šīm lietām. Jo kā Kristus pats ir teicis, mīli savu ienaidnieku un lūdz Dievu par tiem, kuri tevi kaitina. Lūdz ar mīlestību. Nevis pret viņiem, bet par viņiem. Zinātne runā par augstām un zemām frekvencēm. Bībele savukārt runā par gaismu un tumsu. Nu lūk, gaisma sevī ietver visas garīga rakstura krāsas, tādu kā mīlestība, prieks, miers, samierināšanās, paļāvība, laipnība, izpalīdzība un tam līdzīgas garīgas kategorijas. Savukārt zemās frekvences ir tikai tumsa. Tumsā nevar redzēt citas krāsas. Tur valda tikai divas gara izpausmes. Tās ir kategorisms un bailes. Tātad, ja cilvēks pa savu dzīvi ir kategorisks pret sevi vai citiem, tas nozīmē, ka viņš ir arī bailīgs. Tāpēc, ka kategoriskums baidās zaudēt vai piekāpties. Jo tādā veidā viņš nevarēs sasniegt savu vēlamo rezultātu. Šīs divas gara izpausmes iet roku rokā. Kategoriskā mīlestība ir tā, kur vēlās rakstīt dzīves scenāriju citiem cilvēkiem. Ja cilvēki vai pat tuvinieki, bērni, nepieņem šo dzīves scenāriju, kura viņiem tiek uzspiesta, tad nākamais solis ir iebiedēšanas taktika, lai panāktu sev vēlamos rezultātus. Iebiedēšanas taktiku bieži izmanto arī reliģiski vadoņi. Ja draudzē viņi nevar panākt savu vēlamo efektu, tad tās locekļi tiek iebiedēti ar nonākšanu ellē. Savukārt cilvēks, kuram ir dievišķā mīlestība, otram cilvēkam novēl no sirds laimi un panākums arī tad, ja viņi ir kopā vai šķirti. Tas tāpat kā līdzībā par pazudušo dēlu. Mēs ieraugām tēva mīlestību, šķiroties no dēla, un tāpat viņa nemainīgo mīlestību, sagaidot dēlu atpakaļ. Ja cilvēks pret visu pasauli izturās pozitīvi, tad neviena slimība, ļaunums viņu nevarēs uzveikt. Jo ļaunums līp tikai tur, kur ir ļaunums. Bībele mums atklāja notikumu par Danielu, kuru iemeta lauvas bedrē. Tās viņu neaiztika. Jo Danielā nebija ļaunumu ne pret ķēniņu, ne pret tiem, kuri viņu nepatiesi apsūdzēja. Savukārt visiem, kuriem bija ļaunums pret Danielu, nācās sastapties ar lauvas asajiem zobiem. Šodien mēs daudzas reizes sastopamies ar nepatiesiem apvainojumiem, uz kuriem mums it kā būtu tiesības izteikties ar pretenzijām un cīnīties pret šiem aizvainotājiem. Bet jebkura cīņa pret kaut ko izraisa agresiju mūsos pašos. Līdz ar to mēs kļūstam paši par sava ļaunumu upuriem. Bet vai nav tādā pašā laikā brīnišķīgi apzināties, ka mūsu dzīve nav pakļauta nejaušībā? Tā ir pakļauta likumam. Un šī likuma nemainīgā stabilitāte ir mūsu iespēja būt drošiem pie jebkuras dzīves situācijas. Faktiski, ievērojot likumu, mēs varam ar nemainīgu precizitāti sasniegt savu vēlamo rezultātu. Ļaujiet man to ilustrēt. Doma noved pie darbības. Ja mūsu domas ir konstruktīvas un harmoniskas, tad rezultāts būs labs. Bet ja mūsu domas, idejas ir graujošas un disharmonijā ar apkārtējo pasauli, rezultāti būs ļauni. Un tāpēc ir tikai viens likums, viens pamatprincips, viens iemesls un viens spēka avots. Labo un ļauno apzīmējumu izdomāja, lai parādītu mūsu rīcības atbilstību pareizajam vai nepareizajam likuma izpratnē, kura ved pie attiecīga rezultāta.
Šo nozīme labi ilustrē divu cilvēku dzīves. Pirmā cilvēka dzīve ir pilna ar mīlestību, laipnību. Visur, kur šis cilvēks dodas, darījumus, kurus kārto, viņam viss labi izdodas. Viņš sastopās ar patīkamiem un pretīm nākošiem cilvēkiem, un viņa dzīve ir kā simfonija, pilna ar mieru, harmoniju un panākumiem. Savukārt otrais ienīda ļaunumu. Viņš pret to cīnījās, izmantojot visāda veida taktikas un ieročus. Un tomēr savā dzīvē šis cilvēks sastapās arvien vairāk ar ļaunumu. Viņa dzīve piepildījās ar nesaskaņām un neveiksmēm, nonākot disharmonijā ar sevi un ar citiem. Mūsu priekšā ir divi lieliski cilvēki. Abi viņi plāno sasniegt to pašu ideālu. Tikai viens izmanto radošu domu, iestājoties par labo. Pats tā arī savu dzīvi veidojot. Un tāpēc ir harmonijā ar dabas un Dieva mīlestības likumu. Savukārt otrs izmanto destruktīvas domas, jo domā, kā iznīcināt un sagraut ļaunumu. Un tāpēc viņš savā dzīvē izsauc uz sevi dažāda veida problēmas un nepatikšanas. Pret tums nav jācīnās. Vajag tikai iedegt tumsā gaismu. Tāpēc ir skaidrs, ka mums nevajadzētu ienīst ļauno nekādā veidā, jo naids ir destruktīvs attiecībā uz mums vispirmām kārtām. Mums ir jāsaprot, ka radot destruktīvu domu, mēs sējam vēju, tātad pļausim vētru. Mēs katrs varam izvērtēt savu attieksmi pret dzīvi, izejot no tā, vai esam uzkāpuši uz kara takas, uzsākot pret kaut ko cīņu, vai uz miera takas, uzsākot iestāties par kaut ko. Un tā ir mūsu izvēle būt pret nabadzību vai būt par labklājību. Ar jums kopā bija garīdznieks, motivētājs Juris Levāns. Uz tikšanos nākamajā reizē, kurā es runāšu par dualisma ietekmi uz mūsu dzīvi. Visu labu!